Bumbas, krāsas, spēles, lelles, mašīnas un vietas, tutas lietas. Sveiks! Mani sauc Tuta, un šodien man draudzene Lapsa ir sagādājusi man pārsteigumu. Viņa ir sacerējusi dziesmiņu par mani. Paklausamies kopā. Aiziet! Sēdi lūdzu te. Kurpes kājās, ejam mājās, Tuta trīs būs klāt. Slēpjam mantas, atrodam, ceļam torni, sagāžam. Bumbas, krāsas, spēles, lelles, mašīnas un vietas, tutas lietas. Kurpes kājās, ejam mājās, Tuta trīs būs klāt. Būvējamies pilsētas, tur brauc vilciens mašīnas. Bumbas, krāsas, spēles, lelles, mašīnas un vietas, tutas lietas. Kurpes kājās, ejam mājās, Tuta trīs būs klāt. Spēlējamies, pļāpājam, skrienam, dziedam, strādājam. Bumbas, krāsas, spēles, lelles, mašīnas un vietas, tutas lietas. Nu, vai tev patika mana dziesmiņa? Jā, man arī. Paldies, Lapsai! Man ir ideja! Uzdziedam visi kopā! Aiziet! Kurpes kājās, ejam mājās, Tuta trīs būs klāt. Slēpjam mantas, atrodam, ceļam torni, sagāžam. Bumbas, krāsas, spēles, lelles, mašīnas un vietas, tutas lietas. Kurpes kājās, ejam mājās, Tuta trīs būs klāt. Būvējamies pilsētas, tur brauc vilciens mašīnas. Bumbas, krāsas, spēles, lelles, mašīnas un vietas, tutas lietas. Kurpes kājās, ejam mājās, Tuta trīs būs klāt. Spēlējamies, pļāpājam, skrienam, dziedam, strādājam. Bumbas, krāsas, spēles, lelles, mašīnas un vietas, tutas lietas. Tutas lietas. Sveiks! Es esmu Tuta! Un šodien mēs ar manu draudzeni Lapsu spēlēsim bērndārzos. Lapsa nekad nav bijusi bērndārzā. Viņa nemaz nezina, ko tas nozīmē no rīta celties, iet uz dārziņu un satikt visus draugus un audzinātāju. Tāpēc šodien ir īpašā diena. Lapsa vēl čuč. Lapsā, cēlies! Labrīt! Lapsā! Cēlies! Kuļi. Nu labi. Tu vari arī necelties un neiet uz dārziņu, nesatikt draugus un audzinātāju nevienu. Man jau likās, ka tu celsies augšā. Labrīt. Šodien iesim uz bērndārzu, labi? Audzinātāja ir iedevusi man sarakstu ar visām līdzi ņemamajām lietām. Saliksim tev mugursomiņu. Sarunāts? Ļoti labi. Tev būs jāsēž šeit un jāskatās. Šeit ir tava jaunā mugursoma. Sāksim. Pirmā lieta sarakstā. Gumijas zābaki.
Kur mums stāv gumijas zābaki? Oh, atcerējos! Tā. Ar tiem gan būs lieliska lēkāšana pa peļķēm, vai ne? Tev patīk lēkāt pa peļķēm? Man arī. Dikti, dikti. Iekšā somā ir. Tu mēs zīmējam krustiņu, ka tas mums ir kārtībā. Ejam tālāk. Pidžama. To tev vajadzēs, kad iesi gulēt pusdienas laiku bērnu dārzā. Tā ir tev zem spilvena. Hop! Teicu! Skaistais jaunais dzeltenais krekliņš un dzeltenie šortiņi. Pidžama. Kārtībā. Kādā krāsā ir tava pidžamiņa? Nākamā lieta sarakstā – sporta tērps. Vai tu zini, kāpēc vajadzēs sporta tērpu? Nezini? Kāpēc vajag sporta tērpu? Lai vingrotu. Tieši tā. Jā! Es atradu! Tev patīk vingrot? Man arī. Man ļoti patīk vingrot. Un paskaties, cik skaists lapsējas sporta tērps. To liksim mugursomā. Dzīmējums sarakstā ir ļoti labi. Nākamā lieta sarakstā – maiņas apavi. Tad, kad tu ienāksi iekšā bērnu dārzā, tev būs jāpārvelk apavi, lai neienēsā iekšā visādas netīrības. Zemes un smiltis, to ne. Un lūk, tavas baltās kurpītes. Riko, pašas jau iet uz somu, kā grib iet uz bērnu dārzu. Ha! Arī to mēs atzīmēsim sarakstā. Mums ļoti labi izdodās. Nākamā lieta sarakstā – ķirbītis. Kāpēc, lai vajadzētu līdz uz bērnu dārzu ķirbīti? Es iedomājos, to tev noteikti vajadzēs rudens svētku izstādēji, vai ne? Jā, un tieši kā reiz es atvedu no laukiem ķirbīti. Paskati, nu, vai tas nav skaists ķirbītis? Diezgan smags. Tev būs spēks aiznest viņu līdz bērnu dārzam. Ļoti labi. Tu esi spēcīgā lapsa. Jā. Ķirbis iet iekšā somā. Ļoti uzmanīgi. Ķirbīts ir 2 kastaņi. Tos arī noteikti vajadzēs rudens izstādei. Un mēs vakar ar Lapsu bijām ārā staigāties un tieši atradām 2 kastaņus bez mājiņas. Tos mēs paņemsim līdzi. Gandrīz viss saraksts jau ir izpildīts. Pēdējā lieta sarakstā – kļavu lapa. Mēs salasījām lapas un ielikām ABC grāmatā, lai nospiestu. Un re, viņas tagad ir tādas stingras un sausas. Paskat, ku skaisti. Tev arī vajadzētu iet un atrast kādas skaistas kļavu lapas un ielikt grāmatā, lai nospiestu. Būs ļoti skaisti pēc tam. Un tās mēs arī liksim iekšā somā. Labi? Jā. Nu re, soma sakārtota. Varam iet? Kas ir? Kas notika, Lapsiņ? Kāpēc tu pēdājies? Kas ir? Tu gribi zaķīti ņemt līdzi? Ar ko gulēt pusdienas laikā? Labi.
Ņemsim līdzi zaķīti. Nu, re, bet tev par viņu būs jārūpējās, labi? Sarunāts. Nu, tu esi gatava bērnu dārzam. Tu arī ej uz bērnu dārzu. Lieliski. Labi, mums jādodās. Atā! Atā! Tutas lietas. Vai? Sveiks! Tu arī esi klāt. Es esmu Tuta, un šodien es rīkoju pārsteigumu ballītī. Man draudzene Lapsa šorīt bija tik bēdīga. Un tad es izdomāju, ka es viņu gribu iepriecināt. Es uzaicināju ciemos viņas draugus. Lapsa par to neko nezina. Tas būs viņai pārsteigums. Pārsteigumu ballītē! Ballītēs parasti ir kaut kas garšīgs. Tad nu es uzcepu torti. Es aizmirsu par limonādi. Labs sīrups. Un ūdens. Šo sīrupu es atvedu no laukiem. Pagaršosim. Tik garšīgi. Tā, pieliesim ūdenim klāt. Vēl mazlietiņ. Labi. Nu, gan būs gana. Tagad samaisīsim. Ļoti labi. Īstais ballīšu dzēriens. Limonāde ir gatava. Glāzītes. Šķīvīši. Nu tā. Sveiki! Tie ir Lapsas draugi. Jā, nāciet droši iekšā. Klusāk. Lapsa drīz būs klāt. Nāciet. Jā. Tagad visi paslēpsimies, lai Lapsa neredz. Jā. Klusiņām. Gaidām Lapsu. Nē! Slēpieties! Jāsagaida Lapsa. Lapsa nāk! Pārsteigums! Pīles, puķes, jāri, darbiņi un vietas, tutas lietas. Kāpēc tu nebrauc mašīna? Mašīnīt, kas tev kaiš? Kāpēc tu nebrauc?
Sveiks! Mani sauc Tuta, un man ļoti patīk braukt ar savu mašīnu. Bet manai mašīnītai kaut kas ir noticis. Viņa negrib braukt. Apskatīšos, kas viņai varētu būt noticis. Jā, es nezinu. Mašīnai ir 4 riteņi. Es pārskaitīšu, vai viss ir vietā. 1, 2, 3 un 4. Riteņi ir. Lampas. 1, 2, 3, 4. 4 ir. Vai stūra griežās? Stūra kustās. Taurīt arī. Spogulis strādā. Apskatīšos izpūtējā. Nezinu, tur viss ir vislabākajā kārtībā. Man te ir pilns ar lauku labumiem. Kā tie te sabiruši? Lapsa, vai tu tos tur saliki? Paldies tev! Kas man te ir? Man ir kartupeļi, ķirbji. Man ļoti garšo ķirbju zupa. Bet no šī nekāda zupa nesanāks. Bet no šiem lielajiem gan sanāks varena zupa. Un man ir tik daudz ābolu līdzi. Cik tas ir jauki. Paņemšu vienu pa ceļam, ko ēst. Es pamēģināšu vēl vienreiz, labi? Viss ir. Tā. Jāpiesprādzējās. Izdevās! Atā, Lauki! Tutas lietas. Kas tās pa ķepām? Sveiks! Mani sauc Tuta, un man patīk pusdienas laikā atpūsties. Taču šodien, kamēr es gulēju, kāds ir pastaigājies pa manu istabu ar netīrām ķepām. Tās ir lapsas pēdas. Tā, viņa droši vien bija ārā spēlēties spēļu laukumiņā, kamēr es gulēju. Tad viņa atnāca mājās un nenomazgāja ķepiņas, bet izskrēja cauri manai istabai. Kur viņa tagad varētu būt? Lapsa. Aha! Lapsa, tev būs jānomazgā ķepiņas. Es ņemšu lielo bļodu un ieliešu tajā ūdeni. Būs labi. Tagad es ņemšu šķidrās ziepes. Tikai nedaudz.
vienu pilīti, otru pilienu. Daudz! Kuļam, dūšīgi kuļam, lai aug lielās putas. Man dikti patīk iet putu vannā. Nāc no šo. Nāc. Mazgāsim tev ķepiņas. Sēdies, nu. Jā, droši liec iekšā. Un priekšējās ķepiņas arī, jā, kārtīgi. Saziepē kārtīgi visu. Tu gribi mazgāties visa? Nu labi, lec iekšā. Tu esi visa ziepaina. Noslaucīšu tev acis, nesatraucies, viss būs labi. Kāda tev cepure? Uzliksim tev putu vārdu. Un tev varētu svārciņus uztaisīt. Un paskat, kā tev putu zābaciņi baltie. Nu, būsi tīra? Ļoti labi. Slaucīsimies. Māša, tev ir augsti. Nesatraucies, satinamies dvēlītī. Nu, ir silti? Es teicu, ka būs silti. Noslaucamies kārtīgi padusītes, jā. Un kājiņas. Otru kāņu astes galu arī dod lūdzu man. Un austiņas. Otru austiņu. Nu re, lapsiņ, cik tu esi skaista un tīra tagad. Tev arī ir tīras rociņas. Tas labi. Atā! Tutas lietas. Traktors, pīles, puķes, jāri, darbiņi un vietas, tutas lietas. Nu re, kārtībā. Hei! Sveiks! Mani sauc Tuta. Un šodien es daru ļoti svarīgu darbiņu. Es stādu puķes. Dzeltena puķe rozā podā. Iestādīšu arī nākamo. Ņemšu oranžo podiņu. Tā. Kur man palika lāpsta? Lāpstiņā. Tikko bija. Lāpstiņā. Kas tas bija? Aha! Mana lāpsta. Un ko tu tur dari? Tu tēlo ķirbi? Nu labi, es turpināšu. Es turpināšu stādīt puķes. Redzi, kādi man cimdiņi darbiem dārzā. Un kāda man smuka dzeltena lāpstiņa. Es ņemšu nedaudz zemi. Nu tā. Likšu iekšā stādu. Tad ir jāpiespiež. Un jāpieber vēl nedaudz zemes. Nu tikai drusku.
Un tagad puķītei vajag padzerties. Ņemu lielo smago lejkanu un uzmanīgi leju. Nu, re, ļoti labi. Man ir iestādīta otrā puķe. Un iestādīšu arī pēdējo puķi. Dzeltenajā podā. Nedaudz zemes, iekšā stāts, piespiežu un nedaudz zemes. Būs labi, būs labi. Uzmanīgi ar lapiņām. Tā. Un kas tagad jādara? Jāaplej stādiņš. Redz, cik man ir skaistas puķes tagad. Cik viņas tur ir? 1, 2, 3. Man ir iestādītas 3 puķītes. Tu zini, kā viņas sauc? Saules puķes. Ko tu te dari? Tas ir mans draudziņš. Tā ir maza suņa meitenīte, Mona. O, sveika, draudzenīte, ko tu te dari, ko? Tu varbūt gribi ēst? Zini, man pusdienu kārbā noteikti jābūt kaut kam garšīgam. Apskatīsimies. Redzi, man ir mugursoma līdzi. Skaties, nu. Mona, Mona, kas te ir iekšā? Kas man ir līdzi? Monai daudz kas garšo. Viņai garšo putra, ogas, viņai garšo jāņu ogas un zemenes. Viņai gaļa garšo un siers. Mona, vai tu gribētu kotletīti, ko? Nāc, Mona, Mona, parādam, ko mēs mākam. Mona, pagaidi. Neču. Op, parādi, ko mēs mākam. Sēdēt, sēdēt. Gulēt, 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 gulēt. Jā, malacis, tu esi tik gudra meitene. Vēl mazliet kotletīti. Nē, 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 Mona, nē, tā ir mana kārbiņa. Es tev dodu šeit. Lūdzu. Kas jāsaka? Paldies. Tieši tā. Viņa ir ļoti pieklājīga. Tu nozag manu kotleti! Mēs taču kopā ēdam pusdienas, Mona. Lūdzu. Un teikt viens man. Tev arī garšo kotletītes. Tev arī garšo kotletītes. Man arī. Nu viss. Nu ko, mēs spēlēsimies tālāk. Atā! Atā! Ha, Mona! Tu tas lietas. Traktors, pīles, puķes, jāri, darbiņi un vietas, tutas lietas. Koko! Es esmu Tuta, un šodien es esmu laukos. Man patīk darīt visādus darbiņus. Tagad es atnācu pie vistām. No sākuma es viņas pabarošu, un pēc tam iesim sameklēt oliņas kopā. Labi? Vistiņas! Vistiņas! Man ir graudiņi. Vistiņas, 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 vistiņas. Reku, vistiņas. O, tā. Vistiņām garšo graudiņi. Vistiņas. O, lielais gailis nāk. Gailīti, gailīti. Gailīti. Hopā! Graudiņi. Neču. Nāc. Paskaties, cik šī ir skaista balta vistiņa. Redzēji, cik smieklīgi aizskrēja? Un vistas dēj oliņas. Iesim sameklēt, ko šodien sadējušas, labi? Viņas dēj visdažādākajās vietās, tāpēc būs jāmeklē rūpīgi. Reku skaista brūnā oliņa. To droši vien izdēja brūnā vista. Tev garšo oliņas. Man arī garšo.
Tev garšo vārītes? Ceptas? Man garšo, kas sajauc olu dzeltenumu ar cukuru kopā. Te ir baltas. 2 baltas oliņas. Te ir 2. Viena balta un viena brūna. Vēl siltas. Dažas vistiņas citreiz izskatās diezgan dusmīgas. Bet īstenībā viņas tādas nemaz nav. Izklausās, ka Gailis smejās par mani. Bet īstenībā Gailis sauc visas vistas ēst. Tā kā mammas citreiz dara pusdienās, visi pusdienās. Vai tu zini, kā saka vistiņa? Un kā Gailītis? Gailīts arī dzied. Kikerigū! Tu māki runāt kā vista? Tu saprati, ko es teicu? Viņa man atbildēja. Un cik katrai ir citādāka sekste? Sekste ir tāda kā sarkana cepurīte vistām augšā virs galvas. Redz, kur vienai ir noliekusies uz sānu. Mazie brūnai pavisam maziņa tā sekstīte. Gailim tā sekste ir tāda liela un smuki stāv uz augšu. Jā, vai ne? Pareizi saku, Gailīti. Un Gailītis no rītiem dzied kikerigū, kikerigū, un modina visus, kas apkārt dzīvo. Visas vistas tad ceļās augšā un sāk savu dienu. Gailīts ir pirmais, kurš pamostās no rītiem. Vistiņas gandrīz katru dienu izdēja pa oliņai. Vistiņas, nākat parādīt, kur jūs saslēpāt tās olas. Paskaties, te aiz durvīm. Cik skaista. Kur mums vēl ir oliņas? Tā taču nav ola. Tas ir ābols. Kura vista izdējusi ābolu? Vistiņās. Kuku. Kas tas? Lapsa. Tu atkal blēņas dari, noslēpusi ābolu, kur olām jābūt. To es ņemšu līdzi. Oh! Te ir 3 oliņas. 1, 2, 3. Un redzi? Vistiņa atstāja arī spalviņu. Laikam visas olas esmu atradusi. Redzi, cik daudz! Un mans ābols. Atā! Atā! Tutas lietas. Traktors, pīles, puķes, jāri, darbiņi un vietas, tutas lietas.
esmu Tuta, un es esmu laukos, un man patīk darīt visādus darbiņus. Šodien es lasīšu kartupeļus. Cik labi! Lielais traktors jau ir braucis un izsvaidījis visus kartupeļus. Tagad man tikai jāsalasa. Tā, man ir cimdi. Labajai un kreisajai rokai. Labajai un kreisajai. Man ir maiss, kurā es pēc tam visus kartupeļus iebēršu iekšā. Diezgan liels. Tu gaidi te savu kārtu. Tad man ir lāpsta un gross. Esmu gatavs. Lāpstu man nemaz nevajag, jo visi kartupeļi jau ir ārā. Tu arī gaidi te. Re, kur lielais kartupelis. Kas tu tur man nāk? Re, mana draudzene. Tā ir mana draudzene Mona. Tā ir suņu meitenīte. Čau, draudziņ! Ko tu man tikko pirkstiņos? Viņai patīk spēlēties. Re, Mona man nāk palīgā rakt kartupeļus. Nē, tās ir mana zīžu krelles, tās nē. Nāc palīdz ar kartupeļiem. Kādi mums te interesanti kartupeļi. Šim ir maziņš snīpītis, deguntiņš. Kas tev tur ir? Mona, parādi. Parādi, kāds tev interesants ir. Parādi, tev bija ļoti interesanti, kur tu noliki. Šo atrada Mona. Paskat, cik viņš ir interesants. Jā, malacis, paldies tev, Saulīt. Kurš tev vēl patiktos? Šis skaistais, apaļais? Jā, šis ir īsts skaistulis. Liksim grozā. Re! Tā kā telefona klausule. Halo, halo. Jā, nu es te sēžu un lasu kartupeļus. Es drīz nākšu pusdienās. Atā! Nāc apakaļ! Mazulīši. Nu, gros man būs diezgan pilns. Cik daudz kartupeļu. Oh! Smags, bet es esmu stipra. Bēršu tagad tajā maisā. Ha! Nu re! Iešu lasīt vēl vienu grozu. Tiekamies vēlāk. Atā! Atā! Tutas lietas. Traktors, pīles, puķes, jāri, darbiņi un vietas, tutas lietas. Sveiks tu! Es esmu Tuta, un man patīk vērot dabu. Šodien es skatos, kas notiek dīķī. Dīķī notiek tas, ka tur dzīvo zivis. Zivtiņas nerunā, viņas dara tikai tā. Bet mazās zivtiņas dara tā. Smieklīgi, vai ne? Un vēl viņi sēd tos kukainīšus, kuri nolaižās virsū uz ūdens. Man ir zivju barība. Es iemetīšu to, varbūt to viņi sēdīs. Ja labi ieskatās, viņas var redzēt.
Siltiņas! 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 Zini, ko vēl man patīk darīt? Man patīk mest akmeņus ūdenī. Es ņemu akmeni un metu ūdenī un skatos, kāds plunkšķis sanāk. Re, un kādi lielie ūdens apļi aiziet. Man ir pavisam maziņš akmenīts. Es iemetīšu to un skatīšos, cik liels tad būs plunkšķis. Klusu. Un atkal tie lielie apļi aiziet. Vēl vienu mazo iemetīšu. Klausies, kāds plunkšķis sanāk no šāda akmeņa. Ko smuks plunkšķis sanāca. Tagad es paņemšu vidējo akmeni. Nāc, Mona, skaties. Vidējo akmeni metīšu. Jau skaļāks. Un tagad lielais akmens. Klausies uzmanīgi. Dzirdēji? Ja es ilgi sēdētu un skatītos, tie apļi noteikti aiziet līdz otram dīķa galam. Un tagad paskatīsimies, kā būs, ja met daudzus. Labi? Cik dažādi? Nu tā. Tā es te sēžu un makšķerēju un metu akmeņus. Bet man neviena zivs neķerās, tāpēc, ka viņām ir bail. Es viņas esmu aizbiedējusi ar to akmens mētāšanu. Un vēl es šodien redzēju krokodilu dīķī. Kas tas bija? Kas tas bija? Tā taču mana draudzene Lapsa. Viņa droši vien zina, ka es mānos. Es nekādu krokodilu šodien neredzēju. Krokodilu Latvijā nemaz nedzīvo. Es to tāpat pateicu. Lai interesantāk. Bija jauki ar tevi papļāpāt. Atā! Atā! Kas tas bija? Manā tīklā iepeldējusi zivs. Viņa tiešām dara. Siltiņ, tu nenobijies no maniem akmeņiem? Es laidīšu apakaļ, man žēl. Atā, Zivtiņ! Peldi pie saviem bērniņiem! Atā! Atā! Tutas lietas. Traktors, pīles, puķes, jāri, darbiņi un vietas, tutas lietas. Ko tu man vēl svārks augšā? Draudziņ. Sveiks! Mani sauc Tuta. Un es esmu laukos. Šis ir mans draudziņš Mika. Maziņš runčukiņš. Mums abiem patīk darīt visādus darbiņus. Mikam arī nedarbiņus. Ha! Kaķēniem ļoti patīk spēlēties ar kamolīšiem, vai ne? Mika, Mika.
tu sapinies, ko? Un vēl. Man patīk mans siltais džemperis. Man to uzadīja vecmāmiņa. Viņa to adīja no vilnas zijas. Un vilnas ziju parasti satin tādos mazos kamolīšos. Ha! Bet kaķēniem tik ļoti patīk ar viņiem spēlēties. Ak tu, razvainieks, ko? Nu, skriesi nu, ja? Un arī Lapsiņai ir jauns džemperis. Redzi, cik skaists, ar 3 podziņām. 1, 2, 3. Kādu skaistu apkaklīti. Tev ļoti labi izskatās. Vai tu zini, kur var dabūt vilnas dziju? Es tev izstāstīšu. Vilnu var dabūt no aitiņām, jo viņām ir tāds mīksts kažociņš. Jā. Jēriņ! Laumiņa, re, un te ir vēl viens mans draugs. Mazais Jēriņš, tas ir aitu bērniņš. Paskat, kāds skaists melns ar baltu. Jēriņa mamma ir aitiņa un tētis auns. Vai tu zini, kā Jēriņš saka? Mē, mē. Viņa mamma saka tā dobjāk. Mē, mē. Tā saka tā mamīte? Ja? Ja? Un kā tu saki? Viņš buču iedeva. Lapsiņ, zini, kas garšo Jēriņiem? Šokolāde, tu saki? Nē. Šokolāde negaršo Jēriņiem. Bet, vai tu zini, kam garšo šokolāde? Manam draugam Hermanim. Šis Jēriņš vēl ir maziņš. Bet viņa mamma aitiņa ēd zālīti, graudiņus, auzas. Bet šis Jēriņš vēl dzer pieniņu. Viņam tā bieza un mīksta vilniņa. Mīksta. Un to savērpjot, sanāk dzija. Jēriņam garšo pieniņš. O, re! Kā viņš dzer. Kā tev garšo, Laumiņ? Jā. Astīte luncinās. Nu, viss. Pudelīte ir tukša, draudziņ. Tev arī garšo pieniņš? Jauki. Labi. Atā! Atā! Jā, Laumiņ, beidzās. Nav vairs. Tu tas lietas. Sveiks! Es tevi jau gaidīju. Mani sauc Tuta, un man ļoti patīk visādi burvju triki un burvestības. Gribi? Es tev parādīšu vienu jaunu burvju triku, ko es šodien izdomāju. Labi? Bet tad skaties ļoti, ļoti uzmanīgi. Jā? Sākam. Tumšs! Gaišs! Sanāca! Pamēģinām vēl vienreiz. Labi. Jāsagatavojās. Tumšs! Gaišs! Man sanāca! Nu labi.
Gribi, es tev atklāšu mana trika noslēpumu. Man palīdzēja man draudzene Lapsā. Lapsiņ, pamēģinam vēl vienreiz. Tumšs. Gaišs. Lapsiņ, nāc paklanīties. Hop! Nu labi, mums ir padomā vēl viens triks. Skaties ļoti uzmanīgi. Puf! Oh! Man izdevās! Aiziet tālāk. Puf! Tuk, 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 tuk. Izskaitam, cik man to lapsu tagad ir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lapsas. Nē, tas ir par daudz. Gribi? Es tev parādīšu vēl vienu burvestībiņu. Skaties ļoti vērīgi. Tā ir mazā tuta. Tagad vēl viena burvestība. Tutas lietas. Ar labu nakti, lapsiņ. Ar labu nakti, lellīt. Ar labu nakti, visa istaba. Es aizmirsu iztīrīt zobus. Es esmu dzirdējusi, ja neiztīra vakarā zobus, pa nakti mutē var ierāpot zobu grauži. Es negribu zobu graužus. Labāk iešu iztīrīt zobus. Šī pelēkā ir Lapsas zobu birste. Rozā Lelles. Bet šī ir mana zaļā zobu birste. Kādā krāsā ir tavējā? Ļoti skaista. Es iztīrīšu tos zobus, lai par nakti zobu grauži netiek manā mutē, un tad viņiem būs jāiet uz mežu pie meža cūkām un jāguļ tur mutē. Ņemšu mazu zirnīti zobu pastas, mazu mazītiņu. Tālūk, redzi, maziņš mazītiņš pikucītis. Tā kā zobiņi ir jātīra ļoti kārtīgi, es uzlikšu smilšu pulksteni, kurš izmērīs, cik ilgi es tīru. Labi? Tas ir tāds īpašais pulkstenis, kuram ir iekšā smiltiņas, un viņš rāda precīzi 2 minūtes.
Labi? Uzmanību, gatavību, aiziet! Kārtīgi, jātīgi. Visiem zopiņiem apkārt. Tīrum. Arī aizmugurē. Traukam. Jā, kārtīgi. Arī? Tīrum. Cik, lai visi zobgrauži iet nom, nenāk apakaļ nekad pie manis. Ha! Pulkstenītis iztecēja. Tagad man zobiņi noteikti ir ļoti tīri. Tavi zobi arī ir tīri. Parādi. Jā, diezgan tīri. Zobgraužiem šovakar nebūs, kur gulēt. Viņiem būs jāiet gulēt uz mežu. Būs jāguļ tur. Nu ko? Ar labu nakti. Atā! Tutas lietas. Man nav ko darīt. Lapsa, man ir garlaicīgi. Nav ko darīt. Sveiks! Cik jauki, ka tu atnāci. Mani sauc Tuta. Man šodien ir tik garlaicīgi. Man nav ko darīt. Es izdomāju, ko es varētu padarīt. Es taču varētu pazīmēt, jo man te priekšā ir blociņš un daudz flomasteru. Paskaties, cik daudz, cik dažādās krāsās. Koši rozā, brūns, dzeltens, sarkans. Tā kā mans krekliņš. Un vēl daudz dažādu krāsu. Bet ko lai zīmē? Es zinu. Es zīmēšu robotiņu. Tu arī gribi zīmēt robotiņu? Un tad zīmējam kopā. Labi? Robotiņam vajag galvu. Es ņemšu zaļo flomasteru un zīmēšu garu 4 stūri. Tā būs galva. Vajag 2 acis. Tie būs oranži aplīši. Jāizkrāso. Redz, kā man sanāca? Mutei vajag sarkano flomasteru. Pusaplītis. Tagad mums vajag kaklu. Kakls būs zaļš, 4 stūris. Rumpītim ņemsim violeto flomasteru un zīmēsim 4 stūri. Manam robotiņam vajag arī rokas. Kādā krāsā zīmēsim rokas? Pelēkā. Kājas arī būs pelēkas. Robotiņam vajadzēs kabatiņu, koši rozā. Maziņš 4 stūrītis. Un robotam vajag pogu, lai viņu ieslēgtu, vai ne? Nu jā, to mēs zīmēsim ar zilo flomasteru 1 punktu. Tā.
Un tad vajag pogu arī, lai izslēgtu to robotu ar to. Ho! Sarkans punkts. Nu, lūk. Vajadzētu arī plaukstus. Te mums būs lilā flomasters, ar kuru es uzzīmēšu 2 trīsstūrīšus. Tās būs plaukstas. Un ar melno flomasteru es uzzīmēšu ovālas pēdiņas. Nu tālūk. Kaut kas pietrūkst. Kas? Antenas. Jā. Ar šo brūno flomasteru es uzzīmēšu antenas. Jā. Nu lūk, man ir gatavs robotiņš. Bet viņam vajag vārdu. Tutu robots. Tas būs mans tutu robots. Tutas lietas. O! Kas tad te ir uzrakstīts? A, P, S, A. Apsa. Spā. Psā. Aps. Asap. Apsa. Sveiks! Mani sauc Tuta, un man ļoti patīk lasīt grāmatas un visādus uzrakstus. Arī šeit man ir atstāts uzraksts apsa. Ko gan tas varētu nozīmēt? Nezinu. Kas tas bija? Tā taču mana draudzene Lapsa. Lapsiņa, taču. Sveika! Tu to uzrakstīji? Un kas tad tur ir rakstīts? Apsa. Tev pazuda burtiņš L. Tas ir tavs burtiņš, Lapsas burtiņš L. Varbūt es varētu tev palīdzēt. Tu arī varētu man palīdzēt atrast Lapsas burtiņu L. Kur viņš varētu būt? Varbūt uz mašīnas? Nē, tas ir burtiņš M. Uz grāmatas? Uz grāmatas jau būs grāmatas burtiņš G. Re, kur kastīte? Apskatāmies tur? Nāc, sēdi un skatāmies. Vēram vaļā. Kastītē ir burtiņš K. Lāci. Kurš burtiņš stāv tur pie tavām ķepiņām? Tas ir Lapsas burtiņš. Lapsas burtiņš L. L, A, P, S, A. Lapsa. Lāci, jums ar Lapsu taču ir vienādi burtiņi. Lūdzu, arī tev ir burtiņš L. Lācis un Lapsa. Lācis un Lapsa. Kāds ir tavs burtiņš? Tu zini? Kāds? Man ir T burtiņš, Tuta. Līdz nākamajai reizei, kad lasīsim atkal kaut ko kopā. Atā! Atā! Tutas lietas. Sveiks! Mani sauc Tuta, un man ļoti garšo medus.
Tev arī? Medus ir ļoti garšīgs. Kas tas bija? Kas tas bija? Labs, tu tā biji. Kāpēc tu nesaki kukū kā parasti? Lapsiņ, kas nu? Tev ir karsta piere. Lapsiņ. Un tev ir pumpas. Labs ir slima. Nu labi, tad es tevi ārstēšu. Tu guli gultā un nekusties tagad. Ņemsim termometru. Pīp. Tā. Turi stingri, nelaid vaļā. Jā, stingri turi. Ļoti labi. Pataustīsim kakliņu. Izskatās, ka būs labi. Pulsu. Jā, labi. Nu, parādi man to temperatūru. Lapsiņ, tev ir temperatūra. Traki. Tagad es tev paklausīšos puncīti. Nebaidies. Būs bišķīt augsts, bet elpo dziļi, ja? Ļoti labi. Griežamies uz otru pusi. Prātīgi, prātīgi. Jā, ļoti labi. Nu, nedaudz troksnīši ir. Bet nekas. Būs labi. Būs labi, nesatraucies. Tu tikai nekasies. Nedrīkst kasīties. Tikai nekasi pumpas. Sarunāts? Ļoti labi. Lapsa, lūdzu, nekasies. Nu, kura pumpiņa tev visvairāk niez? Šī te? Nu, tad es uzlīmēšu tev plāksterīti. Nu, re. Tagad būs viss kārtībā. Tu lūdzu guli, un es uzvārīšu tev tēju. Es tev vārīšu pelešķu tēju. Kā tu negribi tēju? Tu negribi pelešķu tēju. Nu, labi. Man ir piparmētru tēja. Labi? Piparmētru tēju dzersi? Ļoti labi. Lūdzu, lapsiņ, tev tēja. Lapsa, lūdzu. Kas nu būs? Lūdzu, dzer tēju. Lapsa, kas noticis? Tu gribi medutiņu? Lapsai arī garšo tēja ar medu. Es tev ielikšu mazliet. Un dzer, jā. Ļoti labi. Laba? Ļoti labi. Tagad nedaudz pagūt. Tu atkal saki kuku? Lapsiņā! Tu esi vesela! Lapsiņa ir vesela! Načur! Jā! Atceries, lai neslimotu, jāēd daudz ķiploki, ogas, visādi vitamīni un citrons.
Jādzer daudz tējas un ūdens. Jāiet svaigā gaisā un par nakti labi jāizguļās. Lai tu nekad neslimotu. Atā! Atā! Tutas lietas. Sveiks! Mani sauc Tuta. Un šodien man mājās ir veļas diena. Tā ir diena, kad tiek mazgātas visas netīrās drēbes. Un šodien es izmazgāju leļļu drēbes. Taču tagad tās ir slapjas. Likšu tās žāvēties. Brūnā leļļu cepure ar rozā bumbuli. Klik! Šalle. Rozā pūkainais džemperītis. Lai žūst. Raibie leļļu svārki. Mazās biksītes. Kuplie zilie leļļu svārki. Lai viss labi izžūtu. Zaķa bikses. Nu labi. Arī tās mums ir jāizžāvē. Zaķa cindiņi. Viens un otrs viens. Labajai rokai, viens kreisajai rokai. Zaķi? Ko tu te dari? Es taču tevi neieliku mazgāties. Kuku. Kas tur bija? Kuku. Tā taču mana draudzene Lapsa. Vai tu zini, kāpēc zaķis bija veļas mašīnā? Tu viņu tur ieliki, kamēr es neskatījos. Zaķis bija tik netīrs. Tad jau tu labu darbu izdarīji, ieliki viņu mazgāties, vai ne? Nu ko, liksim arī zaķi žāvēties, bet ar lielo knaģi. Nu re, darbiņš padarīts. Līdz nākamajai reizei. Atā! Tutas lietas. Sveiks! Mani sauc Tuta. Ui, man ļoti gribas ēst. Es esmu ļoti izsalkusi. Tāpēc es uzcepšu pankūkas. Man vajadzēs bļodu. Kas tur bija? Tā taču mana draudzene Lapsa. Ha! Es parādīšu Lapsai, kā gatavot pankūku mīklu. Nāc, tu varēsi skatīties, ja? Sēdi lūdzu šeit. Tā, ko man vajadzēs pankūkām? Miltus! Burka ar miltiem. Smaga. Pienu. Cukuru un sāli.
vajadzēs olas. Šodien es taisīšu mazo mīklu ar vienu olu. Bruno vai balto? Bruno, balto. Bet kur palika mana koka karote? Karotīte! Karotīte! Vai tu redzi, kur ir karote? Ko? Lapsa! Karote nav nekāds termometrs, ka padusē jātur, bet labi. Ja tu dikti gribi, tu vari paturēt viņu rociņā. Labi. Man visi produkti ir salikti, var sākt gatavot. Pārsitīsim olu. Ņemšu dakšu un sakulšu. Tev garšo pankūkas? Jā, man arī. Nu, būs gana. Pirstiet. Vēl? Nu, labi. Nu, kaut kā tā. Aiztaisam ciet, lai neiet pa gaisu. Un kuļam tālāk. Redz, kā viņi sajaucās kopā milti ar olu. Tā ķepīga masa paliek. Redzi, lapsiņ? Nu, es pielikšu nedaudz cukuru. Un sāli arī vajadzēs. To tikai nedaudz. Un liesim pienu. Man ļoti garšo piens, un piens ir labs kauliem. Lai būtu stipri kauli. Lapsiņ, tu skaties? Tas labi. Jābūt pacietīgam un jāmaisa, līdz kamēr ir viss samaisies, līdz kamēr izveidojās mīkla. Lapsiņ, vai vēlies pagaršot? Ar tavu karoti? Tavu karoti un iedošu tev pagaršot. Tikai nedaudz. Nu, laba? Nu, re! Mīkla ir gatava. Es iešu meklēt pannu un cepšu pankūkas. Līdz nākamajai reizei. Atā! Atā! Tutas lietas. Sveiks! Mani sauc Tuta, un man ļoti patīk braukāties ar mašīnu. Šodien es pārbaudu, vai manai mašīnai viss ir kārtībā. Man vēl ir palikušas 3 lietas, kas jāizdara. Jāpārbauda eļļa, jāielej logu šķidrums un jāpiepumpē riepa. Pirms es turpinu darbiņus, jānolaiž mašīna drusciņ zemāk. Šis ir mans instrumentu galds. Būs labi. Tā. Sākšu ar to, ka pārbaudīšu eļļas līmeni. Jā. Labs līmenis. Nākamā lieta – logu šķidrums.
Būs labi. Tā, te viss ir kārtībā. Riepa. Jānoņem micīte. Uz ventīļa. Jāuzliek snuķītis. Jā. Nu re. Darbiņš padarīts. Es pārbaudīju eļļas līmeni, es ielēju logšķidrumu, es piepumpēju riepu. Viss. Tagad es esmu piekususi un esiešu uz virtuvi dzert tēju un ēst medus maizi. Atā! Atā! Tutas lietas. Sveiks! Es esmu Tuta, un es nevaru atrast nevienu rūķīti. Es esmu dzirdējusi, ka pāris dienas pirms Ziemassvētkiem viņi paslēpjoties un vērojot bērnus. Pēc tam viņi dodas pie paša Ziemassvētku vecīša un izstāsta visu, ko ir redzējuši. Es tagad gribu viņus atrast. Bet viņi ir tik maziņi, tik maziņi. Un es viņus nevaru atrast. Viņi ir tik maziņi, ka ieiet pat mazajā krūzītē. Nav? Nav. Viņi ir tik maziņi, ka ieiet pat lapsas mazajā kabatiņā. Lapsa, vai tavā kabatiņā gadījumā neslēpjās rūķītis? Tiešām nav? Nu, nav. Es paņemšu lupu, un ar to gan es varēšu atrast visus rūķīšus. Lupa visu palielina. Nu, rūķīši, es nāku. Tā, kur viņi varētu būt? Cik lieli tie raksti paliek. Un pēkšņi eglīte ir milzīga. Paskat, kā var palielināt zvaigznes. Briedim tik milzīgs tas sarkanais deguns. Mana Ziemassvētku zeķe. Viņi droši vien ir tur iekšā. Vēstule? Tutai, tas taču ir man. Mīļā Tuta, mūs nevar redzēt neviens nekad. Vai tu jau iemācījies dziesmiņu, ko nodziedāt Ziemassvētkos? Varbūt dzejolīti? Drīz tiksimies, rūķītis. Tad jau viņi tiešām mūs var redzēt. Vai tu jau iemācījies dziesmiņu, ko nodziedāt Ziemassvētkos? Tā. Kādu dziesmiņu, lai es dziedu? Es taču zinu vienu dziesmiņu par pasaulē mazāko rūķīti.
Gribi dzirdēt? Tad klausies uzmanīgi. Lapsa, tu spēlēsi mutes armonikas. Lūdzu. Un es ģitāru. Lapsa, tu esi gatava? Un tu esi gatavs? Tad sākam. Lapsa. Mūsu mājas pagalmā slēpjas pasaulē mazākais rūķītis. Viņš klusiņām vēro, kā ragavām braucu es. Rūķītis maziņš un es, virtuvē aiz krūzītes. Slēpjas pasaulē mazākais rūķītis. Viņš klusiņām vēro, kā piparkūkas cepu es. Rūķītis maziņš un es, istabā zem eglītes. Slēpjas pasaulē mazākais rūķītis. Viņš klusiņām klausās, kā dziesmiņu dziedu es. Rūķītis maziņš un es. Nu tāda ir mana jaunā dziesmiņa par pasaulē mazāko rūķīti. Man ir ideja. Varbūt nodziedam visi kopā? Dziedās ar mani? Labi. Mūsu mājas pagalmā slēpjas pasaulē mazākais rūķītis. Viņš klusiņām vēro, kā ragavām braucu es. Rūķītis maziņš un es, virtuvē aiz krūzītes. Slēpjas pasaulē mazākais rūķītis. Viņš klusiņām vēro, kā piparkūkas cepu es. Rūķītis maziņš un es, istabā zem eglītes. Slēpjas pasaulē mazākais rūķītis. Viņš klusiņām klausās, kā dziesmiņu dziedu es. Rūķītis maziņš un es. Ja vēlies, tu arī šo dziesmiņu vari dziedāt pie eglītes. Bet tagad es tev teikšu atā! Priecīgus Ziemassvētkus! Atā! Tutas lietas. Sveiks! Mani sauc Tuta, un man ļoti patīk gaidīt Ziemassvētkus. Un vēl man patīk gatavot pārsteigumus. Šodien es gatavošu pārsteigumus vai draudzenei Lapsai un mazajam rūķītim, kurš kaut kur ir noslēpies. Nenobiedēsim viņu. Es viņiem abiem uzcepšu piparkūkas. Piparkūkas cept ir diezgan viegli. Es jums parādīšu. No sākuma mēs ņemam piparkūku mīklu. Tik labi smaržo. Atdalam tādu pikucīti. Un to es mīcu, lai būtu mīkstāk un vieglāk rullēšana. Mīcu, 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 mīcu. Mīcu, 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 mīcu. Lai izrullētu piparkūku mīklu, jāuzber milti. Es uzberu miltus uz dēlīša, lai mīkla nepielīp klāt. Es ņemu rulli, to es arī iesmērēšu ar miltiem. Lai arī tas man nelīp klāt pie mīklas. Un sākam rullēt.
Es rulēju mīklu, es rulēju. Kādas piparkūkas tev labāk garšo? Plānas vai biezas? Es šoreiz rulēšu tādas plānākas. Ļoti labi man sanāca. Lapsai es taisīšu lielo piparkūku sirdi. Liekam virsū milzu piparkūku sirds. Piespiež stipri. Tagad ļoti uzmanīgi jāņem nost, lai nesabojāju. Rekā. Man izdevās. Likšu uz pannas. Tālūk. Pirmā piparkūka man ir. Vajag arī otru rūķītim. Tam es ņemšu mazo sirsniņu un ar mazā milžu spēku uzspiedīšu. Tā. Pati atdalījās. Ļoti labi. Lapsai un rūķītim. Bet man arī vajag piparkūku, vai ne? Vajag gan. Sev es taisīšu piparkūku zvaigzni. Tā būs ļoti skaista. Uz šīs mīklas man vairs nesanāk. Jārulē vēlreiz. Tas nekas. Var ņemt vēlreiz, atkal sataisīt mīklus pikucīti un rulēsim vēlreiz. Bet tagad man ir jāizrulē tikpat bieza tā mīkla, kāda bija pirmajā reizē. Tas gan nav tik vienkārši. Bet šķiet, ka man sanāca. Nu re. Man sanāca. Tagad es iešu un likšu krāsnī, lai cepās. Uzmanīgi. Atā! Atā! Tas lietas. La 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 la. Tu tas lietas.